Labdien, esmu Zana Lasmane un savā prakses laikā atrados uzņēmumā Sijā par e-dizainu, kas darbojas juvelīru izstrādājumu nozarē. Uzņēmums importē pēļu rotas un nodarbojas ar to tirzniecību Latvijā. Tā kā prakses laikā konteksts bija inovatīva biznesa attīstības iespēju analīze Latvijā konkrēti uzņēmumu ietvaros, tad sākšu ar inovāciju veidiem un definīcijām. Kā apgalvo aktīvs inovāciju un inovācijas sistēmu un sabiedrības pētnieks Vašingtonas Inovāciju ieviešanas centra dibinātājs Egīls Milbergs, tad inovācijas sākas ar idejām, bet idejām nepieciešams pievērsties noderīgā komerciālā un sociālā iznākumā. Tieši komerciālais iznākums ir tas, kas atšķir izgudrojumu un vienkārši ideju no reālas inovācijas, kas tiek ieviesta un pielietota un izmantota biznesā. Savukārt autoru kolektīvs Millers, Stola un Dužaks ir apkopojuši 5 dažādus inovāciju veidus. Tās ir produktu inovācijas, kas ir saistītas ar reāliem produktiem, kur tiek izdomāts pavisam jauns produkts, kāds līdz šim tirgū nav bijis. Procesa inovācijas, kur tiek veikti jauninājumi tieši procesu posmos, dažādos tehnoloģiskās inovācijas, kur tiek izdomāta jauna tehnoloģija. Tirgus mārketinga inovācijas, tās ir inovācijas par jauniem mārketinga segmentiem, jaunām auditorijām, kā arī strateģiskās inovācijas, kas ir pilnīgi jauns biznesa modeļa veids, kāds līdz šim nav bijis. Esošo strateģisko biznesa vienību analīzes Sijā par e-dizainu nozīmē iepirkumu, tirzniecības un mārketinga aspektu analīzi, kas arī ir svarīgākās vienības šajā uzņēmumā. Par preču iepirkšanu uzņēmumam ir viens no pamata biznesa darbībām, kas ir tā priekšrocība tirgu un reizē arī uz zināšanām un pieredzi balstīts process. Preču iepirkumi ir starptautiski, tā ir importa procedūra ar atmuitošanu, specifiskiem kvalitātes nosacījumiem un provas iegūšanu rotām, bez kurām tirgu nevar darboties. Uzņēmums šobrīd strādā ar Ķīnas kompāniju, bet aktīvi meklē jaunas alternatīvas sadarbības partnerus Taizemē un Indijā. No mārketinga aktivitātēm uzņēmums izmanto salīdzinoši maz, vairāk koncentrējoties uz tirgus izpēti un savu klientu atpazīšanu. Galvenā mārketinga stratēģija uzņēmumā ir strādāt vairāk uz tiešo pārdošanu un mazāk investēt mārketinga un reklāmas aktivitātēs, kas iepriekšējos gados sevi maz pierādījušas pretēji tiešās pārdošanas aktivitātēm. Lai arī apkopojot apgrozījumu sadalījumu pa pārdošanas kanāliem, redzams, ka tiešā pārdošana ieņem 23%. Savukārt, ja tirzniecība partneru veikalos pieskaitītu arī pie tiešās pārdošanas, tad kopā tie jau būtu 60% no kopējā apgrozījuma, kas sakrīt ar uzņēmumu stratēģiju strādāt vairāk uz tiešo pārdošanu. Mazumtirzniecība internetā, kā trešais pārdošanas kanāls uzņēmuma mājaslapā par e-dizainu.com, tiek veicināta ar organiskā meklētāja un atslēgas vārdu izmantošanu, arī reti izmantojot maksas reklāmas laukumus internetā. Ja skatās kopējo nozares analīzi inovatīvu biznesa kontekstā, tad inovācijas šajā biznesa nozarē sākās ar kultivēto pēļu metodas izstrādi Japāņu uzņēmēja Mikimoto vadībā. Šobrīd nozara, kas klasiski bijusi ļoti tradicionāla, ir gājusi līdz modernizācijai un aizvien vairāk pieaug rotu tirzniecība internetā un papildus pēdējās 5 gadus iezīme ir individualizācija, kas ļauj klientam pašam izveidot savu unikālo rotas dizainu. Savukārt 2011. gadā Indijā uzstādīts pirmais juvelieru izstrādājumu pašapkalpošanās automāts, padarot rotas vēl pieejamāks publikai un atejot no klasiskās tirzniecības specializācijos veikalos. Šo varētu saukt par mārketinga inovāciju tieši šajā nozarē. Runājot par nozares dinamiku, kā jau minēts iepriekš, tā ir tradicionāla nozara, kurā klasiski ir bijusi tirzniecības specializētajos veikalos un iepirkumi īpašos tirgos. Nozares vadošā eksportētāja valsts ir Ķīna. Strauji pieaugums tirzniecības internetā pēdējos gados, kā arī tieši atkarība no ekonomiskās situācijas, jo šī ir nozara, kas ir vairāk kā luksus nozara, kas nav ikdienas patēriņa preces. Un Ķīna, kā vadošā lielvalsts eksportētāja valsts juvelieru izstrādājumu nozarē, paredzam, ka arī tuvākajos gados viņas ietekme arvien pieaugs. Uzņēmuma vieta inovatīva biznesa kontekstā Sijā par e-dizainu ir klasisks juvelieru izstrādājumu importētājs un tirgotājs, kurā maz saskatāmas inovatīva biznesa iezīmes.
taču potenciāli nozares inovācija varētu būt īpašā jūgenstila rotu kolekcija, kā mārketinga inovācija ar jaunu mērķauditorijas segmentu un netipiskiem izplatīšanas kanāliem. Pie šīs kolekcijas šobrīd uzņēmuma komanda strādā, lai to ieviestu tirgū, tā vēl nav ieviesta. Tā kā juvelieru izstrādājuma nozare tradicionāli un nav ikdienas patēriņa prece, bet un vairāk luksus segments, tad to tieši iespaido ekonomiskie apstākļi tirgū. Līdz ar ekonomiskās situācijas svārstību uzņēmuma apgrozījums arī ir bijis nestabils. Kā importējošam tirdzniecības uzņēmumam, tam savukārt ir iespēja piemērot lielāku uzcenojumu jo ir mazas administratīvās izmaksas un attiecīgi daudz lielāka peļņa. Ja skatāmies apgrozījumu attēlojumu pa gadiem, tad arī šeit redzam tieši tā pati nestabilitāte, ko ir ietekmējusi gan dažādi ekonomiskie apstākļi, gan citi faktori. Savukārt riski uzņēmumā par e-dizainu saistīti ar valūtas riskiem, jo uzņēmums veic preču importu un ir tieši atkarīgs no starptautiskiem piegādātājiem. No ārējiem riskiem uzņēmumi tieši ietekmē ekonomiskā situācija Latvijā un pasaulē, arī valstīs, no kurām tiek eksportēts. Un vēl jāpiemina, ka uzņēmumi šobrīd ir izveidojusies bīstama atkarība no viena piegādātāja. Tas ir spēcīgs risks pēc Portera 5 spēku teorijas, bet, kā jau minēts iepriekš, tad uzņēmumi šobrīd strādā pie tā, lai meklētu alternatīvu arī citiem piegādātājiem citās valstīs. Ja skatāmies uzņēmuma vietu Bostonas matricā, tad par e-dizainu ir iedalāms pie rūpju bērnu kategorijā ar potenciālu kļūt par slaucamo govu, jo tam ir maza tirgus daļa tradicionālā tirgū, ir lēni augošs tirgus, mazi izdevumi un salīdzinoši sabalansēta naudas plūsma. Paldies!